Šodien pie manis ciemos Nikola. Ieradusies Nikola. Mani sauc Eriks. Marko. Bruna. Elizabete. Māsiņas krāsiņas. Labvakar. Labvakar. Kā jūs sauc? Šī ir mana māsa Dārta un es esmu Marta. Šovakar mums ir tēma multfilmas. Labi. Manu konu Dārta. Jā. Neliec uz galda. Mums ir salveta, mums droši vien vajag puņķīt noslaucīt. Hallo, salveta. Salveta ir salveta. Puņķītis noslaucījās tikko jākā. Labi, salveta nevajag. Tu nezini Frozen? Nē. Elza sasaldētā vai kā atsaldētā? Nē, man viņa nepatīk. Nepatīk. Multenis patīk? Jā. Filmas patīk, bērnu filmas? Jā. Bet es tev parādīšu kādu multeni un kādu filmu no tiem laikiem, kad man bija tikpat gadi, cik tev apmēram tagad. Labi. Palagrs koks. Nē, Karlsons. Kā tu atpazini šito sižetu? Es redzēju tādu rasnu dibenu. Es klasē jokājām, ka tie bija paši pirmie droni. Starp citu, es ar to joku dzirdēju. Vislabāko motorizēto spoku. Dārta, tas tev arī jautājums. Labi, Dārta. Tu zini, ja? Jā, Karlsons. Es zinu tādu, bet es nezinu, kā viņi saucās. Zini, kas tā pa multeni? Jā, Kā sauc? Karlsons. Ideāli. Ko par to, kas tajā filmiņā notiek? Par ko ir tas stāsts tajā filmā? Nu, multenē vai? Par kaut kādiem cilvēkiem, kas ir hēlī pārāk daudz sapīpējušies. Hēlīs Un sapīpējies. ar melnām rokām viss. Vēl daudz pamācību priekšā, liekam jaunu bildi iekšā. Tā, nu, ko tu man vari pastāstīt par šo multeni? Ka visiem bija netīras rokas. Kāpēc viņiem bija netīras rokas? Tāpēc, ka viņi nemazgāja. Un kāpēc viņi nemazgāja? Kāpēc ir jāuzstājas multeni par netīrām rokām? Lai arī bērni būtu skatījušies un lai viņi padomātu, ka jāmazgā rokas ir Kā domā, kā viņi varētu saukties? netīrās rokas. Paskatāmies citu klipiņu. Šis ir drāk. Bingo! Šito tu zināji, ja? Jā. Ko tieši šajā klipiņā māca? Ka vajag mazgāt rokas. Šito atzini? Jā. Arī es redzējuši. Jā. Par ko bija stāsts multenē, tu zini? Viens puisis devās uz dzimšanas dienas ballīti, un viņam bija netīras rokas. Pēkšņi viņš visu nosmērēja, un pēkšņi uzradās cūka. Un jā, iemācīja, ka vajag būt ar tīrām rokām. Es zinu, jo. Ezīts Miglā. Bingo! Ko tu zini par šo multeni? Šitas tāds Treilers. mans izveidotais treilers. Es viņu izgriezu kā šausmīgāko kadru no tās multenes. Kā tev patīk šitā multene? Ir plusi, ir mīnus. Plusi? Kādi? Ka viss ir migla. Kur gāja tas Ezīts? Kāpēc viņš gāja pa miglu? Uz kurien? Kāda bija ideja? Viņš gāja pie lāča ar laikam zapti un vērot debesis skatījās. Man liekas, ka tu esi tāds, kuram patīk šausmu filmas. Nē. Jā. Kas tā bija? Nebija šausmīgi. Nebija šausmīgi? Nē. Ja tumsām vienam pašam būtu jāskatās. Un ja es pateiktu, ka viņi saucās Ezīts Miglā, nepaliek bailīgi? Tagad skatos visus. Nav vairāk baili ne no kā, ja? Zini, kas tā ir? Jā, es neatceros, kā sauc, bet es devos skatīties zvaigznes, un viņš devās cauri Miglai. Perfekta atbilde. Ezīts Miglā saucās. Zini to multeni? Nē. Pirmo reizi redzi? Jā. Kā tu domā, kā to multeni sauc? Ļaunais. Neredzamais ļaundars. Bet vai tāds neredzamais ļaundars vispār eksistē dzīvē? Nē. Visi ļaundari ir redzami? Jā. Kā viņš kļūst neredzams?
Viņš ir dzīvē tāds piedzimis. Tu man vari stāstīt, kā izskatās ļaundaris? Caur viņu cauru redz. Ok. Nu šeit, piemēram, tu vari šeit saskatīt kaut kur neredzamo ļaundari? Es? Jā. Jā, ja viņš var būt, kaut visur, ja viņš jau ir neredzams. Okay. Bet viņam nav nekāda cepurīte, ko uzliek, un tad viņš paliek neredzams. Vai iedzer kādu burvju dzērienu, un tad viņš paliek neredzams. Viņš vienkārši ir neredzams visu laiku, ja? Jā. Šito zini? Nē, bet kaut kas līdzīgs Čiburaškai. Čiburaškai līdzīgs, jā. Vai tu man vari pateikt, kā izskatās neredzamais ļaundaris? Neredzams? Kā tad viņu var noķert? Uzlejot krāsu virsū. Īsajā versijā, kā tu domā, kā saucās šī te filma? Jāņem Kuls daudz jūra. Nesaprotu, kāpēc tajos vecajos laikos visiem karājās no grieztiem puķis. Puķis karājās? Jā. Tas jau žāvē, tās ir dilles. Kaltē dilles. Kas tur notiek? Kāpēc tas puika tā bļauj? Franku dara. Pranks tas ir? Jā. Ko viņš mēģina izjaukot? Mammu? Viņš nekad neprecēsies tādu bērnu. Kāpēc, Juris? Kāpēc viņš dara to, ko viņš tagad dara? Tāpēc, jo viņi grib izjokot. Kas tā par filmu? Un tas ir mans jautājums tev. Kas tā par filmu? Es nezinu. Filma saucās Cilvēka bērns. Latviešu filmu. Latgaļu valodā. Kāpēc tāds acis? Latgaļu? Latgaļu valodā, jā. Latgaliešu. Kādā valodā? Neko nesaprot? Pilnīgi neko? Tā ir latviešu valoda. Kas tā ir pa valodu? Krievu. Emīl nedara. Kā tu zināji? Pēc lielā zoba. Nu šitā var izraut zobu, kā tev liekas? Jā, var, bet tas ir ļoti sāpīgi, jo tas lēni. Viņi bija traki tajos laikos. Skorbuls viņai ir. Kas ir skorbuls, tu zini? Kad zobam infekcija laikam. Zobam infekcija. Jā. Tas bija veco laiku slimība vai arī mūsdienās ir skorbuls? Veco laiku. Cik apmēram sen? 1940. Kas ir tas? Kas ir tas? Tu ar tā zupu ēd ar skaņu? Nē. Paldies! Kurš tā ēd? Skaties, ko tas puika izdarīs tulītās. Vēsturisks jau 35 gadus apmēram Emīls dara tā. Mūsu smukā Terīne! Kur nu liesim zupu? Kas tur notika? Nē, dabū nost. Kādā veidā viņi dabūs nost, tu zini? Ar ziepēm. Ar ziepēm? Jā. Kā var? Tas ziepes ir slidainas. Jā, nu labi, gredzenu var nost dabūt ar ziepēm. Kā var nost dabūt, ka tev uz galvas ir terīni? Arī ziepēm. Un kur tu tās ziepes, kā tu tur iesmēries viņas? Tā kā pa stūriem un pa galvu. Tā kā šeit pa galvu ir tāds caurumiņš maziņš. Tu zini? Jā. Un viņu sauc? Emīla nedarbi. Ko Emīls izdarīs tulītās? Iekritīs zupas katlā. Tas ir sprīdīts. Sprīdīts. Un kas ar viņu notiks tagad? Viņš pārvērtīsies pa putnu un lidos. Kas tas ir pa putni? Tas ir zos. Vai gulbis? Nu jā, gulbis. Es tev parādīšu vienu tādu ļoti zīmīgu vietu Maijā un Paijā. Paija pasūtīja sev zaļu jostu. Viņai atveda zaļu jostu un skaties, kas notiek tālāk. Es redzēju šito filmu? Nē, esmu redzējis. Nē, es redzēju. Kas tur notika? Kas tajā sižetā bija tajā mazajā? Kad tā meitene gribēja sarkanu, bet viņai iedeva zaļu. Jā, bet sākumā viņa gribēja zaļu. Jā. Un kāpēc viņa pārdomāja? Tāpēc, jo viņai bija kleitas sarkana. Viņa gribēja, lai piestāv viņai.
Kas tev meitenei kaiš? Viņa dusmojās. Pa ko? Tāpēc, kad viņai atsūtīja zaļu. Nu, bet viņi pasūtīja zaļu. Bet viņa gribēja sarkanu. Nu, tad varbūt izludināt meiteni? Jo kā? Nu, tad, kad tu, nezinu, tev mamma iet uz veikalu un tu mammai saka, mamma, atnes man lūdzu brūno šokolādes saldējumu. Mamma atnāk no veikala, iedod tev brūnās šokolādes saldējumu. Bet es saku, tu paskaties uz to saldējumu? Es gribu baltu saldējumu. Nē, es gribu ekscelenci. Tu gribi ekscelenci. Jā. Zaķītes pirtiņā. Zaķīšu pirtiņā. Tā ir tava mīļa multene, Dārta? Jā, viņa no latviešu senajām multenēm viņa ir mīļākā. Tu jūs tādu seno latviešu multeņu eksperti esat? Jā. Šitādi es nezinu. Ļoti labi. Tad tu vari jau domāt nosaukumu šitai multenei. Kā tu domā, kā viņi varētu saukties? Kad to multeni sauktu, kā lācītis izglāba cilvēkus. Lācītis izglāba cilvēkus. Kāpēc tu domā, ka tie cilvēki bija jāizglābi? Jo tiem cilvēkiem nebija tā kā ziemas drēbes, kā mums. Tādas šaulas, jākas, ziemas zābaki un bikses. Kā var no televizora izkāpt ārā? Nu, Tevi tagad arī rādīs pa televizoru. Pamēģini izkāpt tagad ārā. Es nevarēšu izkāpt ārā. No kā lācis varēja izkāpt. Vēl pie tam ar sniega lāpstām. Nezinu, ko viņš varēja izkāpt. Tā ir kaut kāda brīnuma multene. Izlasīt vari? Jā, sunciems. Kāpēc tika atvests televizors, no kura izskāpa lācis? Kāpēc? Jā. Tāpēc, ka tas nebija televizors. Tas bija tāds loks. Loks uz kurieni? Nu, parasti tāds rāmis. Te ir tā atšķirība starp tevi un mani. Ja tu man dod skatīties tavas mīļākās multenes, es viņus visus apmēram atpazītu. Stiprinieks? Jā. Palaužamies. Tā. Vai lauz man uz to pusi, es tev uz šito pusi. Nu, stingrāk.